Labāk pat tā, kā jūs zināt, pat tā, ka to mēs te ir pat te otrā. Labāk pat tā, ka saka, nebaidies, es dodu protekciju. Es sargāju. Viņš kā sargātājs, cilvēks sargātājs. Otra pat tā, ka norāda lejā uz viņa pacelto kāju, arī uz viņa labo kāju, kura stāv un iznīcina ļauno. Viņu parāda skulptūrā kā dēmonu, uz kura muguras viņš stāv. Dēmons ir ļaunuma pazīme, ja? Ļaunuma ziņa. Tā kā viņš ir pret ļaunumu, viņš iznīcina ļaunumu ar savu labu. Ar savu kreiso kāju viņš pats ir cilvēka dvēseli pēc nāves, lai dvēseli var aiziet citā augstākā līmenī. Tā kā pats ir pēc nāves cilvēka dvēseli. Tad divas rokas vēl. Ar labo roku viņš rada, ar kreiso roku viņš iznīcina. Labajā rokā ir maza bundziņa, ko sauc par tamaru bundziņa, tā kā smiršu pulkstenis, ja, ar tādu viducīti, ja, un tā viņš norīca mezglu galā, un ja viņš tā iekustina, tad tāds mezgls atcitās pret tā membrānē, tā ir dururururur, tāda skaņa. Jā, tas ir tamaru. Tātad bundziņa ir, tas bundziņas ritms ir cilvēka dzīves sākums, ja? Dzīves ritms sākums. Ja? Tātad ar savu labo viņš rada, ar savu kreiso viņš izdīja. Tātad dieva rokās ir sākums un galvas. Šeit ir lotus zieda roka, jūs zināt kā lotus zieda. Šī gadījumā šī roka ir svētā liesma. Tātad te ar labo viņš rada, ar kreiso viņš iznīcina. Jo, kā jūs zināt, Indijā krievatizē cilvēks, kad ir biruši, tad viņi iet cauri svētai liesmai uguni. Ja? Un tas ir tas, ko jūs varat, ja jūs redzat šivas pozu kā dejotāju, tad jūs redzat arī, jūs varat arī meditēt par viņa labo roku, par viņa otro labo roku, kreiso roku, labo kāju, kreiso kāju. Jo katrs loceklis kaut ko saka, par ko var meditēt. Tā kā tas arī varbūt ir viens plus, ja zini, uz ko skatās un ko redz. Tā kā nav tikai skaisti un interesanti, viņš stāv un balansē uz viens kāds. Nu jā, bet ja zini, tad tas jau vairāk kā to nosaka. Tā,